Iepa grāmatā mēs lasām par vīru, kura tas kungs bija svētījis. Viņš pats bija svētīts, viņa nams bija svētīts, un viņš bija par svētību arī citiem cilvēkiem. Tādā ziņā viņš darīja visu labi un visu pareizi. Bet viņa dzīvē notika pārmaiņas, kad viņa piemeklēja cita sezonu, kad viņš pazaudēja ļoti daudz no tā, kas viņam piederēja. Principā viņš pazaudēja visu, un savās ciešanās un izbailēs viņš sauc to kungu un pārmet, ka Dievs neatbild uz viņu lūgšanām, ka viņš sauc, bet ka Dievs vienkārši noskatās un nepalīdz. Līdzīgi kā mēs kādreiz jūtamies un varbūt arī savā lūgšanā vēršamies pie tā kunga, jo ir tāda sezonas un brīži, kad šķiet, ka Dievs nav klātesošs, ka Dievs neredz. Un kādreiz mēs nesaprotam, kāpēc kādas lietas notiek mūsu dzīvē, un arī Ieps tās nesaprat, lai gan mums Iepa grāmatā ir iespēja ieskatīties mazliet aizklusēs un saprast, kas notika garīgajā pasaulē. Ieps īsti nebija vainojums pie tā, ka viņa dzīve piemeklē šīs ciešanas, šis pārbaudījums, bet viņš arī nebija īsti vainojams pie tā, ka Dievs pēc tam atkal viņu atjaunoja un svētīja. Ka tas ir kaut kāds dievišķais suverēnais prāts un plāns pār viņa dzīvi. Un arī apostols Pāvils teica, es esmu radis vai mācījies būt gan dzīvot pilnībā, gan arī trūkumā. Tātad ir šīs dažādās sezonas, kuras arī vairums cilvēki mēs piedzīvojam vienā vai otrā veidā. Bet interesanti, ka šis stāsts sasaucas ar kādu citu stāstu, kur Jēzus dalījās ar līdzību par bagātu vīru. Tamdēļ, ka Ieps, atceroties savus labos laikus, viņš tur saka, es taču pie sevis biju sacījis, ka man tik labi klājās, un tā būs vienmēr man mūža garās dienas, es dzīvošu un darīšu labu, un pats būšu svētīts, un tās gaidas jau mums vienmēr labos laikos ir, ka tā turpināsies tas vienmēr, tas tā notika traknajos gados, vai ne? Bet visbiežāk tas tā nav. Ir tāda interesanta atziņa, ka tā nebūs vienmēr. Vienalga, kas šobrīd notiek tavā dzīvē, vienmēr atceries, tā nebūs vienmēr, tāpēc esi gatavs arī, ka lietas var mainīties. Bet šajā stāstā par bagāto vīru Jēzus saka, ka tas bija vīrs, kuram lauki bija nesuši īpaši lielu ražu, un viņam jau tā bija šķūņi un klētis pilnas ar labību, viņš jau tā bija sakrājis savu daudz, bet viņš tagad saka, wow, pasties, kā es esmu vēl ko nopelnījis, un es nojaukšu vecos šķūņus, uzbūvēšu vēl lielākus, ja? Un tad tas kungs viņam saka, tu nejēgi, tu bezprāti, šajā naktī es atprasīšu no tevis tavu dvēseli, un kam tad paliks tās lietas, kuras tu esi sakrājis? Tad Jēzus saka, tā klājas tam, kurš mantas krāja, bet nav bagāts Dievā, ja? Tātad tas uzdevums mūsu labajās dzīves sezonās ir nevis krāt vēl vairāk sev savās izpriecās, savās vēlmēs, savās kārībās. Jā, ja mums Dievs svētī, mums ir iespēja nopelnīt un jebkādas citā veidā kaut kādus resursus iegūt vai laiku iegūt, to visu notriekt tikai priekš sevis. Bet nē, dzīties pēc Dieva valstības visu pirms, meklēt, kā mēs varam pagodināt Dievu ar to, ko viņš mums ir devis, ko viņš mums ir sagādājis, kā viņš mūs ir svētījis, kā mēs varam būt par svētību citiem, vestos pie Kristus, dot Dievam godu, lai Dievs tiktu pagodināts un svētīts no tā, kā viņš mūs ir svētījis. Un Ieps tādā ziņā bija labs piemērs tam, jo viņš darīja labu atraitnēm, bāriņiem, viņš darīja labu tiem cilvēkiem, kas bija viņam līdzās, un tas kungs bija pagodināts, un tas kungs arī viņu atjaunoja, bet šis bagātais vīrs nav tas labākais piemērs. Tāpēc atcerēsimies, tā nebūs vienmēr, sezonas mainās, tas kungs nemainās, un tad, kad mums ir šīs labās sezonas, tad izmantosim laiku un iespējas, lai darītu labu, lai būtu par svētību un pagodinātu to kungu.